Šodien parunāsim par teksta veidošanu. Lai izveidotu tekstu, mums ir jānoplicina teksta rīks. Teksta rīks atrodas pirmajā kolonā, 4. no augšas. Te būs uz viņu klikšķinam. Un tagad mēs varam noklikšķināt vienu reizi un palaist vaļā pelītes taustiņu. Mums izveidosies tāda svītriņa, uzreiz būs pēc noklusējuma uzrakstīts neliels tekstiņš latiņu valodā, lorem ipsum. Tas ir standarta teksts, ko jūs varat ieraudzīt. Viņš aizpilda vienkārši laukumu un parāda, cik lieli burti jums būs, jā, un kā viņš izskatīsies. Un tagad papildus nekas nav jādara, vienkārši ierakstam tekstu. Es pierakstīšu ilustrātoru. Paņemsim selection tool. Tiklīdz mēs uzrakstījām savu tekstu, tad mēs pārējām uz atlasīšanas rīku. Tagad šo tekstu, kuru mēs uzrakstījām, mēs varam noklikšķināt uz viņu, atlasīt, un mēs varam viņu palielināt. Ja jūs vilksiet vienkārši, tad jums viņš deformēsies. Ja jūs turēsiet shift, tad kā arī ar pamata elementiem, jūsu objekts, jūsu teksts palielināsies proporcionāli. Jā, viss tieši tas pats, ka, ja tas būtu taisnas stūris. Vienkārši mainam viņš izmēru un ar shift proporcijas paliek. Un ir otrs veids, kad jūs noklikšķiniet, turiet, velciet taustiņu pa diagonāli, veidojat tādu taisnu stūrīti, tad jūs veidojat apgabalu, kurā jūs rakstīsiet. Un atkal mums tiek piedāvāts teksts, ja mēs varam ar viņu arī palikt. Vienkārši ieklikšķinam vienreiz iekšā, viņš tur paliek. Jums nevajag pašiem mēģināt aizpildīt ar tekstu, lai varētu paskatīties, kā viņš izskatās. Un tad šeit ir mazliet viss savādāk. Viņš atšķirās, tad, ja mēs tagad palielināsim, samazināsim, mums palielinās un samazinās tieši apgabals, nevis teksts, ja? Pirmajā variantā mums palielinās pats teksts, jo šīs veids ir priekš nosaukumiem, kaut kādiem īsām citātēm, ja? Maziem gabaliem, bet šīs teksts, viņš jau ir kā body teksts, lai varētu rakstīt publikāciju vai paskaidrojumu, aprakstu un tā tālāk, ja? Nemēģiniet viņus izmantot, ja mēs izmantojam attiecīgu tekstu veidu attiecīgajās vietās, tad jums vieglāk paliek strādāt. Ja, piemēram, šito tekstu nosaukumiem viņš baigi nederēs, jo, ja mēs vēlamies palielināt viņu, mums ir sākumā jāienāk iekšā, tad ir jāatlasa šīs teksts un tad jāpalielina. Kur te ir karakteri augšā. Lodziņš, un tad šitie lodziņi mēs varam palielināt izmēru. Atlasīšu vēlreiz to pirmo, un tad paskatāmies, kad mums šīs teksts ir atlasīts. Tad mums pie properties mums stāv width, tad platums un augstums mūsu apgabalam, teksta apgabalam. Tad mums ir aizpildījuma krāsa, kur viņi ir melnā šobrīd. Strauku šobrīd mums nav kontūru krāsas, un varam pielikt klāt, lai redzētu, kas tur mainās. Opacity ir transparency, caurspīdīgums. Šobrīd ir uz 100, tad ne caurspīdīgs. Nākamais ir character, kur ir character logs. Te viņš arī ir, un mēs varam viņu arī izsaukt. Jā, tad šeit. Un viņš parāda, kāds mums ir izmantots fonts. Šobrīd mums ir Myriad Pro, regulārais. Jūs varat droši viņu mainīt. Te ir teksta lielums. Mēs varam viņu samazināt
un palielināt. Un, kā jūs redzat, attiecīgi mums arī mainās šīs odziņas, tas ir attālums starp rindiņām. Šobrīd mums ir tikai viena rinda, bet viņš automātiski arī mainās no klusējuma cipars. Ar fontu te ir diezgan forši, jo mēs varam, kad noklikšķinam, mēs varam uzreiz redzēt, kā mainīsies, kā izskatīsies mūsu teksts, ja mēs viņu izmantosim. Jā, redziet, te ir dažādi fonti. Un, kas vēl ir interesantāk, ir filtri. Šeit ir filtrs. Un, ja jums vajag fontu ar specifisku izskatu, jūs varat izvēlēties pēc kāda burts. Nu, piemēram, ka jūs vēlaties tur, lai būtu trekni burti tādiem. Jūs varat viņu noklikšķināt, un tad jūs dabūsiet šeit, tiks atlasīti tādi attiecīgie fonti. Var viņu noņemt, var noklikšķināt kaut ko citu, piemēram, šādus burtus. Tad, redziet, viņi visi ir mazliet izstiepti uz augšu. Kur ir uzreiz ļoti stipri mainās. Tā, atlasnē. Atkal paralēšu uz leju. Tātad šeit mums automātiskais stāv kerning between two characters. Tas ir attālums starp diviem burtu pāriem. Un šīs ir leavings attālums starp rindiņām. Un šeit ir kopīgais trekings. Te ir paragrafs, pie kuras maliņās mums ir izlīdzinājums. Šobrīd mums ir kreisais, var izolēties jebkuru, bet vairāk, protams, tas attiecās, ja ir vairākas kaut kādas rindiņas, jā, vai vajag, kad līdzināt tekstu, un vēl vairāk, protams, šīs paragrafa riks ir vajadzīgs apraksta tekstā. Mazliet vēl zemāk mums ir bullets and numbering, tad mēs varam pielikt sārakstu vai noņemt. Varam pielikt numurēto sārakstu vai noņemt. Viņš arī atrodas šeit augšā pie type. Un tad tepat arī ir viss, kas attiecās uz tekstu. Te ir mazliet pēlē. Te ir visādi vēl elementi, ko var pielikt klāt, glims, šo es paskaidrošu vēlāk. Tad ir change case, kad mēs varam arī taisīt mazus un lielus burtus. Jā, šeit reku paskatīties visi lielie, piemēram, uzreiz. Caur type un change case šeit ir, jā, lower case, visi mazie. Pārrakstīt neko nevajag, vienkārši viens klikšķis, un tad mēs dabūjam tekstu. Un šeit, kur mazliet zemāk, ir bullets and numbering, apply bullets. Kur ir pieliks klāts punktiņš, tas pats, kas šeit. Vēlreiz type, un tad šeit bullets and numbering, un apply numbers, un nekur ir numurs. Vēl viņi ir iznesti šeit, jā, šīs tā divas ikonas. Tātad 3 vietas, kur to var dabūt caur type cilni, caur šo lociņu un te pa labi. Un, protams, mums ir align pogas. Ar align ir mazliet interesantāk, jo tekstam ir viņa, redziet, šīs te lociņš. Un tātad, ja mēs vēlamies tagad šo te divus objektus izlīdzināt pēc augšas, viņš nevienmēr jums līdzinās, kā jūs to vēlaties. Šeit šeit tad ir jāizvēlās pie align pogas, te ir tā 3 svītriņas, un
Un ir tāda poga kā Align to Glymph Bounds, lai tiktu līdzināts pēc nu, tā kā teksta mm, formas, ja? Jo glyph ir teksta elements, jā, nosauksim to tā. Un šeit tad vajag izvēlēties tad point text vai area text. Point text ir šīs te pirmais variants, kuru mēs ar vienu klikšķi ievietojam, un area teksts ir tas, kas te zemāk, kuru mēs veidojam priekš lielākiem apgabaliem. Nu, re, kad šis ieslēgts, tad diezgan labi var izlīdzināt. Ok, droši pamēģinam. Un tad būs pirmais arī uzdevums. Un savukārt šeit pie TripAdvisorā jums vajadzēs arī uztaisīt trademark zīmi. Protams, jūs varat uzzīmēt R mazo un aplīti apvilkt, bet mēs varam viņu dabūt no teksta. Tad sākumā mums būs jāieliek point text, ar vienu klikšķi noklikšķinam, un tad šeit pie type būs jāizvēlēt glimps. Jums atvērsies lodziņš, kuru jūs varēsiet pavilkt, un šeit tad attiecīgi jūs varat redzēt pie attiecīgā fonta. Šeit lejā ir izvēlēts fonts, un šeit būs visi elementi, visas zīmes, kas attiecās uz šo fontu. Trademark dažos ir, citos nav. Un tad, kad jūs te mainat, tad attiecīgi mums viss arī mainās. Un tad šeit mēs varam skatīties, kas ir, kur tā arī visāds arī ir grieķu arī zīmes. To ļoti labi zināt, kur atrast, jo citreiz ir vajadzīgi šie visi elementi, ja, un ir grūti viņus dabūt. Un re, kur šeit, piemēram, jau ir copyright poga, jā, ir dažādas citas. Šīm fontam kalibrī ir diezgan daudz, jūs redzat, es tikai mazliet te paskatījos, jā. Tātad jums vajadzēs atrast līdzīgus burtus, kuri ir šeit izmantoti. Protams, tur 100 fontus nevajag skatīties, vienkārši līdzīgi. Galvenais, lai, piemēram, šeit jūs redzat, ka visi ir tīri, tas nozīmē, ka viņi ir sans serif, bez serifiem, bez tiem uzplaukumiem. Nemēģiniet rakstīt ar uzplaukumiem tekstu, ja? Paņemiet tekstu, burtiņus, smukus, lītus, modernus, un tad pielieciet arī trademark zīmi. Un tad, ja mēs vēlamies zīmi ievietot, tad būs dubultklikšķis jāuztaisa uz zīmes, un tad viņš parādīsies arī mūsu dizainam. Piemēram, dubultklikšķis, un arī, ko viņš te parādās. Tā, ja mēs vēlamies uztaisīt burtus biezākus, mēs viņus atlasam, un šeit augšā, tur, kur ir charakteri, tad mēs, tur, kur mēs izvēlamies fontu, blakus viņam ir iespēja uztaisīt treknus burtus vai italic vai narrow, bet tas ir katram fontam, tas На būs русском это как будет регуляр? Регулярно это, я не знаю, как у вас сейчас на русском стоит, но рядом, во всяком случае, вот, с видом фонта, который у вас выделен, вот он, у вас будет это окошко. Dažādiem fontiem ir dažādi varianti, piemēram, Miriadam nav iespējas uztaisīt boldu. Namos.
Mazliet piebremzēt dators. Piedodiet. Tekstu, ko mēs varam rakstīt. Mēs varam rakstīt ne tikai taisni, mēs varam, protams, viņu arī uzlikt uz kāda no objektiem. Vienalga, vai tas ir taisnības stūris, vai tas ir aplis, vai tas ir vēl kaut kāds cits objekts. Šī mums vajag tad paņemt type on a path to zem T burtiņa, tur ir tāds mazīgs trīsstūrītis, uz viņu ir jānoklikšķina, jāpatur kreisais taustiņš, un tad jāizvēlēs trešās no augšas rīks, type on a path. Tad rakstīšana pa ceļu. Un tad jūs varat uzbraukt virsū uz ceļa, tad uz līnijas. Kā jūs redzat, kad es pietuvojos līnijai, man parādās rozā krāsā path, rakstīts ceļš, un tad, ja es noklikšķinu, tad automātiski tiek aizpildīts teksts ar lorem ipsum, vai arī es varu uzrakstīt savu tekstu. Un tad, kad mums ir uzrakstīts, mēs paņemam selection tool. Kas mums šeit ir? Mums ir bultiņas, kuras skatās pa labi pa kreisi, un mums ir svītriņa, kas skatās uz augšu. Tātad šī svītriņa, kas skatās uz augšu, ir viduspunktiņš. Šī, un te arī, kur ir pa labi pa kreisiem. Un teksts sākās no viņam. Un šobrīd viņš ir pie kreisās maliņas. Mēs varam viņu izlīdzināt pa vidu, un tad viņš tieši centrā stāv, un varam izlīdzināt pie labās maliņas. Tas ir tad, kad mums skatās uz vidus svītriņa uz augšu. Mēs varam arī paņemt šo tekstu un pārvietot kopā ar līniju, un arī jāatceras to, kad mēs uzliekam virsū tekstu uz ceļa, ceļš, kā tāds jau pazūd. Tad, ja jums vajag, lai tā līnija, apļa līnija paliek, tad jums jātaisa kopija. Ja, jo savādāk, tad viņš jau pēc. Re. Un tad apskatīsimies par šo taisnu stūri noklikšanu uz path. Viņš sāk aizpildīt. Un viņš iet. Jā, viss tas pats. Svītriņas, viduspunktiņš. Galvenais precīzi viņu atrast. Mēs varam viņus arī izlīdzināt šādi, ja, piemēram, mums vajag palīdziņš vietu un kreisās pusītes. Jā, arī te tāpat mēs varam no sākuma taisīt kaut kur citur. Jā, un tad būs tā. Sākumā var būt sarežģīti, var likties, jā, es nevaru atrast tur to svītriņu, nekas, nepārdzīvot, mazliet papīdiet viņu pa labi, pa kreisi, un tad gan jau atradīsies. Un kas šeit vēl ir interesants, mēs varam taisīt spoguļu attēlu. Jā. Uz otru pusīti. Jo tad, kad viņš iet, un mēs varam viņu bīdīt, tad, ja man vajag tekstu, lai viņš skatās te lejā uz mums, tad obligāti jābūt tam spoguļu attēlam ieslēgtam. Citreiz viņš normāli pats skrien un maina virzienu, un tad nav nekāds te problēmas. Vēl ir papildus iestātījumi zem dubultklikšķa šeit.
Un te ir dažādi stili. Ir Rainbow, Skew, 3D Ribbon, Stair Step un Gravity. Viņus labāk var apskatīt uz taisnas stūra. Tad mazliet vieglāk būs saprast nekā uz apļa. Un šeit tad, kur tieši atrodas teksts. Ascender tad augstāk par līniju, descender zemāk par līniju, iekšpusē, center pa vidu līnijai, uz tai līnijai, kas ir ceļš, jā, un bāzes līnija. Tad teksts sēdēs ar butiņiem uz līnijas, putniņš. Un te ir arī spacing. Ja mēs taisam, piemēram, mazliet viņu atsevišķi, jā, ascender, tad mēs varam mainīt šo te ciparu. Preview. Jā, un arī, kur redzēt, spacing, tad attālums starp butiņiem mainīsies, un tad viņš var labāk aizpildīt tekstu, bet esiet uzmanīgi, ja viņam pietrūks vietas starp tam divām svītriņām, protams, viņš sāks pazust. Ja? Tik līdz es palielu, redziet, sarkans punktiņš parādās, plusiņš. Tas nozīmē, ka daļa no teksta ir pazudusi, un viņam nepietiek vietas. Un šeit ir flip, var arī to izmantot. Un tad ok, tad, kad jums patīk rezultāts. Nu tā, pamēģiniet uztaisīt šādu te zīmogu. Šīs te zvaigznītes, tas ir pie fonta Times New Roman. Un tur ir shift un 8, kad jūs rakstat. Kad jūs liekat to zvaigznīti, ja? Tad jums būs tāda puķīte. Katram fontam tā puķīte ir savādāka. Piemēram, Mirror Pro, viņi ir tāda kā 3 stūrīši, redziet. Bet šāda smuka būs tie Times New Roman fonta. Ierakstīšu pareizi. Un zvaigznītes mēs atsevišķi liekam, ja? Tad mums ir viens teksts, zvaigznītes atsevišķi, otrs teksts, un tad šeit, kur ir vēl 3 apļi. Bet Latvijas Republikai būs vajadzīgs aplīts, uz kura viņš sēdēs, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību arī viņam vajadzēs savu aplīti, jo jūs nevarat divus uzlikt tekstus uz vienas līnijas šeit. Un pēdējais, kas mums ir jāzina, tas ir, kad mēs pabeidzam, piemēram, šādi ir jāpaliek viņam, un tad mums jāiziet uz object un expand. Ko dara expand? Expand pogā viņa pārvērš visu līknēs un noņem visa veida efektus. Un mums viss paliek pār parastām līknīnijām. Šobrīd vairs tas nav teksts, viņu nav iespējams rediģēt. Jā, redzēt, te ir punktiņi palika. Un tagad viņš ir kā parasts elements. Arī parasto tekstu, piemēram, kas mums patīk, mēs varam arī ar šo uzsākt sākumā. Izrakstīšu kā. Piemēram, kur ir teksts. Šobrīd viņš ir rediģējams, bet tad, kad mēs taisam arī eksportu, pirms eksportu mēs vienmēr pārtaisam tekstu līknes. Tas ir vajadzīgs, lai šīs fonts nepazaudētos un lai viņš paliek tāds, kāds viņš ir. Mums ir jātaisa create outlines, type un create outlines. Redzēt krivoju. Expand arī var taisīt, būs principā tas pats, bet, type mēs parasti taisam create outlines. Attiecīgi pogalīgi ir. Un tāda, kur ir, jā, redzēt. Jūs varat arī modificēt kaut kā smuki.
Nu, re, tāds papēžus var uztaisīt. Un savukārt, ja jums vajadzēs uzrakstīt vēl kaut kādu blakus burtu vai tekstu, tad, protams, jāņem jauns teksts. Teksta riks, jo šīs jau vairs nav editējums atpakaļ. Tātad sākumā izmēģiniet lūdzu ar vienu vārdu un pārvēršiet to līknes ar Create Outlines. Mazliet modificējiet, uztaisiet kaut ko smuku un tad ķeraties klāt pie zīmoga.